Bieži vien audzināšanā ir tas, ka saka, neraudi, kāpēc tu raudi? Lūdzu, neskums, nav jāskums. Un jāsaka, ka cilvēka ķermenim ir vēl viena brīnišķīga lieta, tās ir asaras un raudāšana. Ir tās asaras, kas mums visu laiku ir acīs, jo ja mums nebūtu šīs te pamata asaras, tad mums būtu sauss acis un mēs nevarētu redzēt nemaz. Tad ir asaras, kas mūs sargā no vielām, kas var radīt kairinājumu, jo šīs te iritatīvās asaras, kuras sāk tecēt, pat ja mēs neesam skumji, bet tāpēc, kad mēs esam ieraudzījuši pirms griežam sīpolu, un mums ir jāaizsargā savas acis un tās asaras tek. Un tad ir trešais veids, ir šīs te skumju asaras vai emocionālās asaras. Un interesanti, ka šīs asaras atšķirās no pārējām asarām ar savu sastāvu, jo šajās asarās ir ļoti daudz neirotransmiteru. Faktiski mēs ar asarām izvedam no sava organisma ārā neirotransmiterus, kas mums nav vajadzīgi tajā brīdī. Piemēram, tur izdalās gan adrenalīns,